mēs runāsim par tēmatu, kas ir glābšanas pilsētas. Jeb glābšanās ar Kristu. Ir skaists temats Mūzes grāmatās un sevišķi koncentrēt, tas ir 4. mūzes 35. nodaļā. Un es ceru, ka šis temats jums iepatiksies, un starp citu, kad mēs jauno ceturksni, kur mācīsimies 4. mūzes grāmatu noslēgsim, kad būs tas 13. sabats, jūs pie šī jautājuma par glābšanās pilsētām vēlreiz atgriezīsieties un varēsiet pētīt vēl vairāk. Mēs visi zinām, ka Dieva bauslī atrodas šādi vārdi. Tev nebūs nokaut. Es nerunāšu par šo vārdu garīgo nozīmi, lūk, šajā minūtes intervālā, bet burtiskā nozīmē. Mēs taču saprotam, ka nav labi nevienu nokaut. Tas nepavisam nav labi, ko rāda degpunktā, teiksim, televīzijā, kad cilvēki uzbrūk viens otram, sit un kauj un dedzina, un tad tur ir briesma lietas. Dievs jau no seniem laikiem ir paziņojis šo te principu. Nevienam nav tiesības atņemt otram cilvēkam dzīvību. Tev nebūs nokaut. Bet neskatoties uz visu to, mēs zinām, ka dzīve ir tāda, ka šī nokaušana var gadīties pilnīgi negaidīgi. Jūs atceraties, piemēram, šo situāciju, kuru dažas nedēļas atpakaļ es jums stāstīju par māsu Regīnas meitu, atceraties, kura tur Jaunmilgrāvī brauc ar riteni, uzbrauc piedzēries autovadītājs un meita aizgāja bojā. Labi, šis autovadītājs bija piedzēries. Viņš iespējams, kā vēlāk varēja manīt dažādās informācijas avotos, arī nāk no zināmas kriminālas vides šis cilvēks, un tur uztraucās, vai viņš vispār tiks notiesāts, jo viņām arī kaut kāda vara ir rokās, tātad izbēgt no pelnītā soda. Nezinu, kā tā lieta tur turpinās, bet mēs zinām, ka ikvienam var gadīties kāds nelaimes gadījums. Nedomājieties, tie, kas esat autovadītāji, nāk tumšais laiks, un pēkšņi jūs brauksiet kādā tumšā lietainā laikā pa ielu, un varbūt pat lēnām brauksiet, teiksim tā, uz 30. Man pašam bija tā, ātrums bija 20, 30, apmēram 10 gadus atpakaļ, un neko nevar redzēt, mēs brauc lēni, un pēkšņi pie paša loga parādās cilvēks, un es uzbraucu viņām virsū, un viņš iekrīt. Pēc tam ceļām ārā, vedam uz slimnīcu, skatāmies, kas tur notiek. Izrādās, ar viņu visi kārtībā, bet viņš ir absolūti piedzēries. Bet iedomājieties, kas notiek tad, ja tu uzbrauc cilvēkam, pilnīgi negaidot tumšais laiks un lietains un gājēji kā likums, piedodot, es tā saka, parasti nerēķinās un nesaprot ar to, ka šofērs no savas kabīnes neredz, kas notiek ceļu malās. Nevar redzēt. Ceļš, ja tas lietutiņš līst un ir tumšs. Un cilvēks aiziet bojā. Es esmu kādu nokāvs. Ko lai dara? Es esmu negribot kādu nogalinājis. Un tas var gadīties arī ikvienu. Tādā pasaulē mēs dzīvojam. Izrādās, ka Dievam ir ne tikai strikts paziņojums, tev nebūs nokaut, bet viņam arī ir šāds paziņojums. Lasām 4. mūzes grāmatā, 35. nodaļā, 11. un 12. pāntu. Jums jāizrauga piemērotas pilsētas par glābšanās pilsētām, kur tāds varētu beigt, kas kādu cilvēku ir netīši nogalinājis. Un šīs pilsētas, lai jums ir glābšanās pilsētas no asins atriebēm, un neviens, lai nemirst, iekāms nav stāvējis draudzes priekšā un saņēmis tiesas spriedumu. Mēs redzam, ka Dievs ir labs. Dievs ir žēlastība. Viņš zina, kādā pasaulē mēs dzīvojam. Un nelaimes gadījumi notiek arī tad, kad es nepavisam neko tādu neesmu vēlējies. Man nav ne mazākās vēlēšanās kādam nodarīt pāri. Un skaties, tā notiek. Un Dievs saka, netīši nogalinājis, ja kāds ir. Tad šādam cilvēkam ir glābšanās iespēja.
Viņam ir jābēg uz glābšanās pilsētā. Šeit jūs redzat šo uz ekrānu uzrakstīt šīs te pilsētas vārdus. Lūk, Nafteļa kalnos, Efraima kalnos, Jūdas kalnos. Tad mēs dodamies pāri Jordānas upei un mēs ieraugām vēl, bija Rūbenes ciltī, Gada ciltī un Manas ciltī. Atradās šīs 6 saucamās glābšanās pilsētas. Pastīsimies, kā tas uz kartes izskatās. Uz kartes tas arī var redzēt, ka šīs 6 pilsētas, tur ar cipariņiem viņas ir iezīmēts, ir izkliedēts pa visu apsolītās zemes teritoriju. Izraēls iegāja apsolītajā zemē pēc 40 gadu tūkstneša ceļojuma, un tagad viņi tur ir. Un Dievs saka, lūk, lai jums pa visu teritoriju atrodās šīs 6 pilsētas, un visām šīm pilsētām jāatrodas tā, lai ik viens, kas dzīvo kaut kur pašā nostūrītī, lai viņš var no savu nostūrīšu, kā pārdarītājs, nelaimīgais, tomēr pusdienas laikā aizbēgt uz glābšanās pilsētu. Lai nav tā, ka cilvēki, jeb radinieki, kas ir ieraudzījuši, ka viņu mīļotais ir, teiksim, beigts, un viņiem neinteresē, kā tas notika un kāpēc, viņi tūlītās ir gatavs niknumā atriepties un sist un daudzīt un nosist. Lūk, šim cilvēkam ir tiesības uz aizsardzību. Šis nelaimīgais, netīšais slepkava varēja bēgt uz kādām no šīm 6 pilsētām. Protams, atgādināšu, lai uzreiz būtu skaidrs, par ko mēs runājam. Jāņa evaņģēlijā mēs atrodam šos Jēzus Kristus vārdus, ja paziņojam pašam par sevi. Viņš saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva kā vien caur mani. Neviens nevar izglābties bez manis, Kristus saka. Jums ir vajadzīgs, lai jūs ejat pa manis norādīto ceļu. Un lūk, arī šis netīšais kā slepkava, kad viņš bēga no atriebējiem, kas bija saniknoti par nelaimes gadījumu, šie slepkavs tagad varēja bēgt. Bet, lai varētu aizbēgt, viņiem vajadzēja būt drošām ceļa zīmēm. Ja jūs paskatīsieties Elēnas Vaica grāmatā Sentēva un pravieši, tur ir tāds aprakstīts, iedots un pateikts, ka cilvēki, kas tagad bija netīšām kādu noslepkavojuši, viņi bez mazākām problēmām, izejot uz kādu lielu ceļu, varēja atrast ceļu uz glābšanās pilsētu, jo visur bija izliktas ceļa zīmes. Visur, kur bija kāds mulsinošs krustojums, bija izliktas skaidras ceļa zīmes. Droši vien ne jau tā kā mūsdienās to dara, bet vienalga bija kāds staps un bija kāds poks, tur bija uzgrebts, uzrakstīts, tev jāiet pa šo ceļu, lai tu sasniegtu glābšanu, lai tu gūtu šo patvērumu. Cilvēks aizbēga uz glābšanās pilsētu, uz vienu no šīm 6. Ar viņu pie vārtiem aprunājās, viņu ielaida iekšā, un viņam vajadzēja tagad dzīvot šajā glābšanā. Es uzsveru, šim cilvēkam vajadzēja dzīvot un palikt šajā glābšanā. Tā ir ļoti interesanta niansīta un interesanta doma, jo cilvēks, kas ir iegūst glābšanu, viņam šo glābšanu ir vajadzīgs paturēt. Jo mēs taču bieži uzsveram un sakam, ka glābšana ir iespējams arī pazaudēt. Vai ne? Un lūk, šis ziņojums no 35. nodaļas, no 26. panta mums tālāk saka, kas cilvēkam bija jādara, kas tagad bija netīši kādu noslepkavojis un aizbēdz uz glābšanās pilsētu. Bet ja cilvēks pats izies no savas glābšanās pilsētas robežām, uz kuriem viņš bija aizbēdzis, un asins atriebējis viņu ieraudzījis ārpus viņa glābšanās pilsētas robežām, un viņu nogalinās, tad tas nav tādam skaitāms par asins darbu. Jo tādam bija jādzīvo savā glābšanās pilsētā līdz augstā priestera nāvei.
Bet pēc augstā priestera nāves tāds drīkst atgriezties atpakaļ savā pilsētā. Manuprāt, ļoti intriģējoši, ļoti interesanti doma. Cilvēkam nav dotas tiesības, ļoti līdzīgi tam, ko mēs runājam arī sabatskolā mirkli atpakaļ par 3. Jāņa vēstuli. Cilvēkam nav dotas tiesības aiziet no šī glābšanās patvērumu. Cilvēks nevar pieņemt tādu lēmumu un saka, nu tā kā draudzes vadībai tur ir problēmas, paldies, nē, man ar viņiem nav nekas kopējs. Cilvēkam nav dots tādas tiesības, jo draudze ir Dieva organizēts instruments un īpaši viņa rūpju objekts. Tieši šie skaistie vārdi, kos mēs varam atrast pašā sākumā, Elēnas Vaits grāmatā Apostuļu darbi. Īpaši rūpju objekts ir draudze. Un tagad cilvēks, kurš saka, nē, es varētu kādu mirkli bez draudzes iztikt. Te tiek pazīmēta aina, un tagad mēģināsim tā garīgi domāt šo ainu. Aiz pilsētas vārtiem, aiz draudzes vārtiem stāv ienaidnieks, stāv sātans. Viņš berzē un rokas un saka, nu lai taču viņš nāk ārā, nu nāc. Bet viņš ir šis asins atriebējs, kas meklē tevi nokaut. Katra atrašanās ārpus Kristus ir pazudinoša. Pat tad, ja tu esi vislielākais grēcinieks, tev ir jāmeklē šis patvērums Jēzu Kristu. Ja mēs runājam atkal par šīm burtiskām lietām, atcerēsimies kaut vai lielo tautas vadoni, Izraēļa tautas vadoni Mozi. Nu, Bībele saka, ka viņš arī nogalināja. Ēģiptieti nogalināja. Bet viss beidzās ar to, ka viņš meklē šo patvērumu Jēzu Kristu. Viņš ir viens no tiem, kas savā zemes dzīvē, savas ceļošanas laikā, tautas vadīšanas laikā pazina mūsu kungu Jēzus Kristu. Un viss beidzās ar to, ka viņš tiek paņemts debesīs. Pretēji daudziem citiem cilvēkiem, kuri dus kapos un gaida Kristus otro atnākšanu, augšām celšanos. Tātad cilvēkam pār visam, neskatoties uz viņa vainas pakāpi, ir jāmeklē šis patvērums Jēzu Kristu. Tikai tur ir drošība. Citur nekur mēs šo drošību atrast nevaram, un tas arī nav iespējams. Teksts mums ziņoja to, ka netīšajam slepkavam glābšanās pilsētā bija jāpaliek līdz augstā priestera nāvei. Interesanti doma. Tātad tas nozīmē, ka augstais priesteris, kas bija nozīmēts šajā kalpošanā pār visu Izraēļu tautu, viņš varbūt dzīvoja un kalpoja, kā augstais priesteris 10 gadus, pieņemsim, es teiktu mazliet fantazēju, 20 gadus, 30 gadus, tik ilgi, kamēr šis augstais priesteris dzīvoja, šim cilvēkam bija jāatrodās glābšanās pilsētā. Tad, kad aplidoja ziņa, ka augstais priesteris ir miris, šis cilvēks varēja atstāt glābšanās pilsētu, asins atriebējām nebija nekādas tiesības viņa aiztikt, un viņš varēja beidzot atgriezties savās mājās, savā ciltī, savās mājās. Vienalga, cik gadi bija pagājuši, 10 vai 30 gadi, viņš varēja beidzot atgriezties, tāpēc, ka augstais priesteris ir miris. Nu, sakiet, lūdzu, kas ir augstais priesteris? Tā ir tā kā simbolu valoda. Kristus. Tā ir norāda. Vecā derība mums norādīja uz Jēzus Kristus. Jēzus Kristus ir mūsu augstais priesteris. Un tad, kad mūsu augstais priesteris Jēzus Kristus nomira par mūsu grēkiem, Golgātā pie krusta, viņš sagādāja mums brīvību. 4. Mūzes grāmata mums arī pasniedz šo evaņģēliju vēsti, ka brīvība no visām mūsu bažām un nelaimēm pārnodarījumiem, ko mēs paši esam citiem nodarījuši, negribot. Arī varbūt gribot, bet arī tos mums vajag nožēlot. Iegūt riebumu pret to, saprast, ko es esmu darījis un nākt pie Kristus. Tad šo brīvību var iegūt tikai Jēzu Kristu.
Nevis ar to, ka es tagad apņemos un es vairāk to nedarīšu, man nepatīk vairāk. Es saprotu, ka tas man sabendēs, man veselību un visu man dzīvi. Cilvēks var apņemties lietas, bet tā nav brīvība. Mēs tiekam aicināti iegūt brīvību caur Kristus nopelnu, nevis caur to, ko mēs varam ar savu gribas spēku izdarīt. Atkal atkārtojos ar šo vārdiņu gribas spēku, par kur mēs iepriekšējā reizē runājam. Atcerēsimies, kā apostols Pāvils mums saka. Viņš saka, tad no tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Tātad, ja tu atrodies glābšanās pilsētā, jeb Kristu, tad tev vairs nav nekādas pazudināšanas. Un ja tu saproti, ka brīvību var iegūt tikai pateicoties mūsu debesu augstā priestera nāvei, kur viņš piedzīvoja pirms 2000 gadiem, tad tu tiešām ej pretī šai brīvībai. Visi šie simboli vecajā derībā, visi šie stāsti ir tādi, par kuriem Kristus ar savā laikā sacīja. Par māni taču Mūzes ir rakstīts. Kad mēs lasām tur 1. Mūzes grāmatu, 2., 3., 4., ko mēs tagad pētīsim sabatskolā, 4. Mūzes grāmatu, par Kristu tur ir rakstīts. Meklēsim viņu katrā nodaļā. Un arī 5. Mūzes grāmata. Viss ir ziņojums par Jēzu Kristu. Tādī pašā Romiešu 8. nodaļā mēs atrodam ziņojumu, ko apostols Pāvils mums saka. Ja tu esi iegūst brīvību, paliec šai brīvībai. Jo kas tad mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas, un kas arī mūs aizstāv? Kurš tad ir gatavs mūs pazudināt? Nav tā. Debesīs Dievs tas nav. Dievs ir mūsu glābējs. Un tā, mīļie brāļi un māsas, mīļie draugi, Siguldas draudzē, ik viens cilvēks, kas savu dzīvi atdos Jēzum Kristum, piedzīvos glābšanu. Es uzstādīšu teikt kontroli jautājumus. Tāds maziņš eksāmens, bet viņi būs 2. Sakat, lūdzu, jūs esat pieņēmuši Jēzus Kristu? Jā. Paceļat savus rokas. Paldies. Tagad būs grūtāks jautājums. Kad jūs viņu pieņēmāt? Mana pirmīt Artūrs pateica pareizi atbildi. Artūr, kā tu domā? Kad tu viņu pieņēmi? Šorīt. Paldies. Pareizi atbildu šo jautājumu ir katru dienu. Mums viņš ir jāpieņem. Es neprasīju, kad jūs pirmoreiz to izdarījāt. Īstenībā, kad jūs pēdējo reizi to izdarījāt. Vai jūs šorīt to izdarījāt? Vai jūs šorīt esat drošībā? Nepietika ar to, ka tu iegāji glābšanās pilsētā. Bija šai glābšanās pilsētā jāpaliek. Katru dienu jāizvērās, es palieku šeit. Bet ja es šodien varu iziet ārpus šīs glābšanas Kristu, tad atriebējs ir klāt, un viņš jau gatavs kaut ko man nodarīt. Lai Dievs jūs svētī šajā atrašanā, ka jūs atrodaties Jēzu Kristu, ka jūs atrodaties šodien, ka jūs rīt, visā turpmākajā žēlastības laikā. Lai Dievs uz to svētī. Amen.